Tas nav prezidents, tas ir tikai bērziņš! Neviens nav apmierināts. Tas nav arī pamatot. Bēdīgākais tas, ka viņš ir tāds divkosis un liekulis. Viņš saka, ir svarīgi pareizi lietot Eiropas līdzekļus. Pats pa Eiropas līdzekļiem uztaisīs savu mājiņas. Super. Ko jūs domājat par jauno prezidentu? Murgs. Murgs? Tas ir murgs dienas laikā, jo vispār es nezinu, kādā murgi pieļauj. Banķets no Ieliktenis. Kaut nereizēs interesants lietas. Tas, ka ir sākums visam. Ziediņi nāks pēc tam, tagad pumpuri plaukst. Mums Vito Lingu pa prezidentu tautas vēlēt. Iltīgā lapas tik vīna kalnā, Johaid. Žurka, Johaid. Es domāju, ka interesanti, ar ko viņi brauks uz ārzemēm. Pavadīs, kuras sievas. Tas man interesē. Varbūt arī sievas un bērnus. Interesanti, kā uz Itāliju. Tur ir, redziet, tur ir tāda zeme, kā toļticīgie jau nepieļauj divas sievas. Tagad amats rokā, tagad varbūt sievas parādīsies. Tā viņš būs tā kā Berlusconi? Ak, jēzin. Jūs gribat, lai būtu, principā, tautas vēlēts prezidents? Noteikti. Lai tautas vairākums varētu arī sev noteikt personu. Vai viņš tur nemaz neiesilst tai vietiņā? Pagaidām notiekās politiskas tips. Es domāju, ka Saeima viens otrs bizens. Kas tur tiek izšoties saindējās ar to saucamo Indu un viens otru tur uzspēj. Tas ir tips. Tas jau nav falšs. Tas Saeima vispār līdz šiem falšs darbojas, tā kā tāds teātrs. Bet jūs jūs esat pret šo kandidātu, bet ko jūs sakāt par Zatleru? Zatleram otrais jāpaliek. Jo tomēr viņš brauc. Es nezinu, viņš izpildīs to, ko viņš ir solījis. Vai viņš no sākuma bija tāds, ka viņam negāja tās lietas no sākuma, bet beigās jau viņš gāja tā kā pa slēdēm. Viņš jau vēl kaut ko iztaisīs, bet diemžēl viņa termiņš jau to gājienu vajadzēja drusku ātrāk darīt. Jā. Drusku ātrāk bišķi nokavēja. Bet ko jūs darīsiet? Šis cilvēks ir jau ievēlēts. Ko jūs darīsiet, lai dabūtu, kaut vai Zatleru tajā vietā? Zatleram viņš jau pagaidām paliksies kā prezidents. Līdz 8. jūlijam. Atskaitīsies Lembergam, uz ko viņš atbildēja, ka ne, viņš atskaitīsies pats sev. Tad es jautāju, vai viņš plāno atskaitīties tikai pats sev, nevis tautai. Tad viņš sāk runāt, ka atkal tautai atskaitīsies, bet kad es uzdevu tieši jautājumu par Zatleru lēmumu, viņš it kā teica, ka viņš neko neplānojot atcelt. Bet piebildu, ka tas ir atkarīgs ne tikai no viņa. Kaut kā tā. Paldies! Tiešām cilvēciņš, kas paņem struktūra fondus. Kāds var sevi saukt par baņķieri? Ārkārtīgi nožēlojami! Atkāpies! Atkāpies! Tu cilvēkiem nepatīk! Atkāpies! Jau šodien! Atsakies! Bankās pie
cik vajag saņemt. Jā, izgudrot, tad viņš nav... Tas jau nav nekas slikts, bet viņš tajā bankā nokļuva caur padomēm. Viņš to darbu nenopelnīja, viņu iecēla politiķi. Sākumā tā banka bija valsts banka. Jā, bet viņš jau bija komunists, tu jau tā lieta, komunistus jau laikus apmācīja, kā ko vajag biznesu darīt, naudu taisīt. Viņam uz pensionātu vajag. Uz konkrētiem jautājumiem. Nē, mēs to darīsim caur vēlēšanām. Mēs neesam nekādi nevarīgie kā viņi, ka tikai caur represijām. Nē, mēs caur vēlēšanām visu panāksim. Es trakošu ar vārdiem. Tāpēc, ziniet, labāk izbļaujiet savu viedokli, un tā skaļi un pamatīgi. Ievērojiet, ka jūs var notiesāt, tāpēc mēģiniet caur aforismiem izteikties. Ak, šitā kā? Nē, zinām, bailība ir pamatot, jā? Jaunām meitenēm var bērziņš izvarot, tā man nevar bļausīties. Mēs vecenes varam. Katram jāapzinās savi individuālie resursi, bet mēs visi kopā esam daudz lielāks spēks par tiem tur dažiem, un tiem pārējiem pasalīšiem, kas skrien viņiem apkārt. To tautu laikam nezinās nekad. Nekad neatzīsies tie, kas to darīja, ne tie, kas deva, ne tie, kas ņēma. Es viņam gribēju uzdot Gardiņu jautājumu. Vai viņš melo, vai viņš saka taisnību? Un es zinu, ka viņš melo jau no pirmā brīža. Viņš nav tautsaimnieks, viņš vāji pabeidz radiotehnikas fakultāti. Un kā viņš var būt tautsaimnieks? Latvijas laikā bija tautsaimnieks, tāda specialitāte bija speciāla. Ar šeit viņš tikai izliekās. Bankā viņš arī sēdēja bez izglītības. Viņš bija partijas funkcionārs vēl, bet es no Valmieras nāku, un es viņu zinu ļoti. Viņam tur arī tā māja, pie Valmieras, uz to pusi. Jā, tur viņam ir tā mājāmatā, bet viņam ir ļoti netīra viņa personīgā dzīve. Kā mēs tādu prezidentu izvēlamies? Mēs jau nevēlam, tauta jau nevēlam Saeimu oficiāli pēc likuma. Tāds likums joprojām